Reku, Kristaps pat taisno no salona stumj mocīt ārā un iedos man iztestēt. Pilnīgi nullīti. Kā teica Atis, neviens vēl nav braucis izņemot viņu ar viņu. Un prīmā puikas šitādu iespēju iedod. Paņem izdzen ārā no salona un iedod izbraukt ar moci. Es jau sajūtos kā laimīgais īpašnieks. Iedarbinājās, aiziet. Nu skaistuls, pilnīgi jauns. Kura gada viņš 26. jā? Jā. 26. gada. KTM 890 Adventure R. Kilometrs tomēr ir. Spīdometrā ir 1 kilometrs. Tas no servisa apsis. Jā, kā mēs visi zinām, 880 cm augsts, jā, es vispār esmu 1,80 m un uz pirkstiņiem stāvu. Bet, nu jā, forši. Nu, ko aiziet? Jā, ar jaunu braukt, tā arī bauda. Ātrumus pārsteigt ir vienkārši bauda. Tik viegli slēdzās. KTM vispār bija slavena ar savu ātrumu kārbu. Bet šitam mocītim tiešām ļoti mīksti slēdzās robi. Pat bez nekādas piepūles. Jāatzīst, ka šitais sēdeklis, protams, ir vēl cietāks nekā manai Āfrikai. Bet šim mocim jau ir cits raksturs, viņš jau ir domāts priekš mežiem, takām, offroadam. Kā jau laikam minēja, ja šitam ir augstums 88 cm, klīrens 26 cm, man ir 1,80 m, un es tiešām esmu uz pašiem pirkgaliem. Teiksim, Luksforā es apstājos, es zemi varu aizsniegt tikai ar pirkgaliem. Ļoti viegli ar viņu ir uzstākt, braukt un startēt. Sajūts ar samērā mīksts. Un neitrālo atrast arī ir ļoti elementāri. Es biju testējis arī šito S versiju. S versija, protams, ir zemāka. Sēdeklis ir mazliet draudzīgāks, pakaļai mīkstāks. Un tā sēda pozīcija ir apmēram tāda, kad tajā S versijā tu sēdi tā kā mocī iekšā. Šeit ir tāda sajūta, ka tu esi viņam pāri, tā kā virsū sēdi, tā kā vairāk tā kā uz krosa motocikla sajūta. Bet kājas ir saliektas ļoti komfortabli. Ja jums dibens ir trenēts, ar viņu, man liekas, var braukt arī tālajos braucienos. Vadās ļoti labi. Kā jau Brembo bremzīts, arī bremzējās forši. Šitai versijai arī ir quick shifters. Paskatīsimies uz šoseis, kā strādā quick shifters. Arī tikpat mīksti, kā mums laikam šeit jābrauc. 105 zirga spēki,
Newtonmetru griezes moments. Motocikla svars, ja nemaldos, ar visām ejām un benzīnu, ir kaut kādi 210–215 kg. Es tikko nobraucu ar Āfriku 4 dienas pa Poliju, un tā uzreizām reiz, ka pārsēžoties uz šo mocīti, es jūtu, ka viņš ir stipri vieglāks. Un tā bāka ar zemo smaguma centru, ja, kur benzīns ir viņam apakšā pašā, tu jūti, jā, kad viņš ir ļoti stabils. Ļoti patīkami braukt. Jā, uz motocikls galā. Savādāk nemaz nevar būt. Tā, kur te jābrauc? Laikam šeit. Tā, ko pamēģināsim quick shifteri. Ideāli. Quick shifters strādā ideāli. Ar dinamiku droši vien arī šeit viss ir kārtībā. Iedo ručkā un mauc ar quickshifteri un viss kārtībā. Vēja aizsardzība, protams, te nav nekāda nopietnā, ļoti zems stikliņš, viss jums puš sejā, ausīs džvingo vējš, bet tāpēc jau viņš ir offroad motocikls, viņam nevajag lielu priekšējo stiklu. Ja jums šitais mocis ir kā vienīgais, protams, jūs varat uzlikt arī sev lielāku stiklu un pabraukt kaut kur ceļojumos, lai ir vēja aizsardzība bišķi labāka. Baigi glauni izskatās šis speedometrs. Maziņš, bet tāds ritīgi labi uz viņu visu var izlasīt. Ir arī kruīza kontrola, viņam jāapstāst, kā viņš strādā. Nemāk ieslēgt. Set, laikam bija. Nu labi. Nemāku es ieslēgt kruīza kontroli šitam motociklam. Es neesmu pārliecināts, vai šitam motociklam braukšanas laikā var pārslēgt braukšanas režīmus. Man bija lielais KTM 1290, viņam varēja to izdarīt. Tāpēc es tā piestāju maliņā un mēģināšu uzslēgt citu režīmu. Tagad es stāvu street, kā set, ride modu kaut kā jāaiziet, motorcycle, ride modu, paņemam, street, rain, offroad, rally, un davai uzliksim rally. Pastīsimies, kāda starpība ir set. Tā, ok. Ejam atpakaļ. Nomainījās speedometram tas izkārtojums cipariņu un tā tālāk. Labi, pastīsimies, kādas mums izmaiņas ir. Man liekas, ka viņš palika bišķi maigāks. Varbūt tas ir vajadzīgs mežā. Tā, neitrālais ļoti elementāri. Jā, viņam uzreiz cits izkārtojums uz dashboarda, uz speedometru. Ļoti smuki. Labi, iesim apakaļ uz street. Tā, motorcycle, set, ride mode. Ņemam street, set un ejam atpakaļ. Un atkal speedometrs ir mazliet savādāks. Tā kā jā, nav garlaicīgi. Startējam. Quick shifters strādā lieliski. Nu mēs ātri nebrauksim jauns motocikls.
Un atļautais ātrums mums ir šeit 110. Jeb 100. Tiešām ļoti gribētos uzsvērt ātrumkārbas darbību. Tu bišku pieskaries pedālītim un viņš jau pārslēdzās. Ļoti forša ātrumkārba. Strādā perfekti. KTM malači. Nu, es braucu jau kādas 20 minūtes. Dibens jūtās pilnīgi normāli. Varbūt, ka nemaz nav tik traki. Bet, nu, ja gribētos braukt uz Alpiem, principā es uzliktu lielāku stikli un varbūt padomātu par kaut kādu to zem dibena paliekamo spilventiņu var nopirkt tajos moto veikalos. Vai nu arī ir droši vien kaut kāda iespēja komforta sēdekli viņam uzlikt kaut kādu, lai ir bišķi vieglāk. Bet tādā citādā ziņā sēdēt uz viņa ir ļoti ērti un ļoti patīkami braukt. Un tiem, kam patīk tāda augsta sēdu pozīcija, tas ir tas. Es sēžu tiešām ļoti augstu, man liekas, visām mašīnām pāri. Sanāca man ieslēgt kruīza kontroli, viss strādā. Palielinam ātrumu, jā, viss darbojās. Nekas te sarežģīts nebija, tikai mazliet nolakojos. Redziet, viss kārtībā, kruīza kontroli strādā brīnišķīgi. Bet paskatīties, cik stabili iet motociklu. Nobalansēts, perfekti, nevelk ne uz vienu, ne uz otru slāni. Tā izslēgš kruīza kontroli, pašam patīk pagāzēt. Aizbrauksim, pabraukt pa mazliet līkumainiem ceļiem, pārbaudīt to sajūtu, kā viņš uzvedās līkumos, nu tādos lēzenos, protams. Gribētos arī atzīmēt, ka podziņas visas jau uz pultim, nu ļoti forši strādā, nu var redzēt, ka viņas ir kvalitatīvas. Pagriezienu rādītājs ar ļoti patīkami slēdzās. Nu tādi sīkumiņi visādi, tas ir patīkami un tas... Mēs jau tā mīlam motociklus un jau vēl ir visādi tādi forši knifiņi viņam, jā, tādi patīkami. Nu tas taču ir super. Tas taču ir priekš sevīm savam priekam. Tā, ņemam pagriezienu strauju. Brīnišķīgi, 21. ritenis tiek uzskatīts, ka nav tik stabils uz asfalta pagriezienos, bet manuprāt ir ok. Es neesmu tik profesionāls braucējs, lai sajustu tādas atšķirības. Un te ir tāds foršs līkumains ceļš. Kā viņš vadās. Un droši vien jau, ka vadās viss kārtībā. Jauns motocikls, 26. gads. Ej iekšā līkumā, ej ārā no viņa, viss perfekti. Es, protams, to nedaru ļoti ātri, jā, tomēr tas ir salona motocikls, ir jābūt ļoti uzmanīgam un saudzīgam. Jo čaļi tev uzticējās, nedrīkst viņus piečakarēt. Nē, nu forši līkumus tu vari izņemt bez nekādām problēmām. Kapitāli sabalansēts, nobalansēts motocikls. Smaguma centrs arī viņam ir zems. Dēļ šīs bākas, dēļ šīs bākas dizaina. Jaudas viņam pietiek līdz, nu, pārmērā.
Amortizācija White Power, jeb VP, protams, strādā ekscelenti. Tas ir topiņš, šitam modelim tāda ir. Tāda forša līkumiņa. Viņi tiek izbraukti ļoti mierīgi. Uzrāviens ļoti labs un apstāties jūs arī varat. Ja vēl var sakombinēt bremzīti priekšējo ar pakaļējo, ideāli. Un ātrumu pārslāgais, kā teicu, strādā perfekti. Tā šeit ir neliels offroadīgs, pavisam neliels. Offroadā mēs nebrauksim baigākajā, tomēr tas ir salona motocikls. Kā jau offroada motociklam pienākās, viņam vajadzētu būt foršai pozīcijai stāvot kājās. Un viņa tāda arī, protams, ir. Bet man prasītos pa kādi 2-3 cm pacelt augstāk stūri bišķi. Es nezinu, varbūt tas nav vajadzīgs, bet man ir tāda sajūta. Protams, lielais paldies KTM moto favorīts čaļiem Kristaps, Raivis, Attis, par šo foršo iespēju, ka jūs man uzticējāties un iedevāt šo foršo motociklu pat tiešām no salona. Motocikla cena ir aptuveni 15,5 tūkstoši eiro. Ja? Nu, ko jūs par 15 tūkstošiem eiro iegūstat? VP amortizācija, Explorer, ja? Ļoti dārga diezgan amortizācija. Tā tad attiecīgi ir ļoti laba. Ja? Priekš tāda offroad motocikla tieši tas, kas vajadzīgs. Priekšā ir 21. ritenis. KTM bremzes, bet tās ir principā Brembo komponentes ar KTM logo. Augstais dubleķīts, stilīgs izskats, bāka ar, kā jau ziniet, 20 litri un ar šito specifisko dizainu, kas nodrošina zemu smaguma centru. Oriģināli jau no rūpnīcas nāk aizsargpanna, protams, viņa varbūt nav tik bieza un stipra un dārga kā aftermarketā, bet jūs to mierīgi varat nomainīt. Bet ir labi, kad ir. Dizains, protams, nezinu, man ļoti patīk. Priekšā, kā teica, 21. ritenis, aizmugurē, manuprāt, bija 18. Izpūtējs, stoks, ja jūs uzliksiet akro, būs perfekta skaņa. 2 rindu dzinējs, 105 zirgi, 100 Nm. Jaudas pietiek, atliku likām. Dizains man patīk ļoti. Dažiem tās lampas varbūt nepatīk KTM, šīs te tās skudra vai citplanēties, bet nezinu, man liekas, viņš ļoti organiski izskatās. Un arī, protams, saloniņš. Jūs iegūstat arī kruīz kontroli, mainīšanas režīmus, braukšanas lietus, rally, street un kas tur vēl bija? Neatceros. Un kā arī ļoti simpātisks speedometriņš viņam ir. Bāka, teicu, 20 litri. Beņķītis, protams, beņķītis pilda savu funkciju. Tas ir priekš sporta variants, braukt pa mežu, strādāt ar motociklu, sēsties uz priekšu, uz aizmuguri. Tāda viņam droši vien, kad ir jābūt. Tur nav ko pielikt, nav ko atņemt. Klīrens šim motociklam ir 26 cm, tā kā principā jūs pārbrauksiet pāri jebkuram baļķim, jebkurai nelīdzenai vietai. Motocikls ir augsts, viņam sēdekļa augstums ir 88 cm. Man ir 1,80 m, es sēžu un pie zemes turos tikai ar pirksgaliem. To ņemat vērā. Vēlreiz uzmetam aci šim superīgākajam dizainam. Ļoti skaists motocikls, man viņš ļoti patīk, ceru, ka jums arī. Un tagad pabrauksim bišķi pa grunts ceļu, pastīsimies, kā viņš uzvedās uz grunts ceļa. Galu galā, priekš tam jau viņš arī ir domāts. Startējam klāt un laižam tālāk. Speedometrs atdzīvojās, kur bija ready to race? Labi, ok.
Braucam! Tāda neliela smiltiņa. Tad mēs prātīgi iet viņš perfekti. Visus nelīdzenumus atstrādā bez problēmām. Turās uz gruntītes vienkārši perfekti, tāpat kā uz asfalta. Tiem čaļiem, kam ir lielāka pieredze offroadā, kas māk braukt jūzā un tā tālāk, es domāju, vispār nav problēmas ar šito motociklu taisīt briesmīgus trikus un izbraukt jebkurus dubļus. Priekš mūsu Latvijas teta ideāls motocikls. Šeit pat virsū nestāv pašas agresīvākās riepas, ja vēl tās nomaina, nu tad ir vispār vēl bomba! Tā, kur tad ceļš aiziet? Pa kreisi. Ļoti pārliecinoši uzvedās motocikls uz ceļa. Kā jau minēju, ja jums ir baigais skills, tad jūs varat braukt vēl droši vien daudzreiz agresīvāk un gūt prieku, gūt baudu no braukšanas. Pieļauju, ka pacelt uz aizmugurējo riteni šito motociklu nesagādā nekādas problēmas. Tiem, kas to māk. Vienkārši super! Ļoti stabili. Tā, nu esam atpakaļ uz lielceļa. Dosimies lēnā garā uz salonu pusi. Un šajos mīļajos, apaļajos spogulīšos jūs redzat visu ļoti perfekti, jo motociklam absolūti nav nekādas vibrācijas. Aizmugurējais skats ir ļoti skaidrs, dzidrs, nav nekas izplūdis. Ļoti labi KTM. Tā, šeit mums ir fotoradars, braucam uz 70, viss kārtībā. Degvielas patēriņš šim motociklam ir ap 5 litri, bet ja jūs braucat pa mežu un ļoti dinamiski, nu droši vien, kad ir jārēķinās ar kādiem 7 litriem noteikti. Kā redzējāt, pa šoseju braukt nav nekādas vainas. Vadāmība, stabilitāte, dinamika, viss šim motociklam ir. Tā, te mums veidojās neliels sastrēgums un būs iespēja izbraukt pilnīgi oficiāli, protams, starp mašīnām. Tas arī liecina par motociklā vadāmību stabilitāti.
Protams, tas viss ir jādara ļoti, ļoti uzmanīgi. Es esmu redzējis, ka citi tur hodā iet cauri šitām joslām pa vidu. Bļāviens, tik traki man nav kur steigties. Tad, piemēram, šeit redziet ļoti feini. Motocikla gabarīti atļauj jums justies ļoti pārliecinātam un drošam, ka jūs nenoskrāpēsiet blakus transporta līdzekļa sānus vai nenolazīsiet viņam kādu spoguli. Es jau braucu kādu aptuveni stundu, un mana pēcpuse jūtās principā normāli. Tā kā es domāju, ka ar šo motociklu arī var braukt tālajos ceļojumos. Protams, stundu pusotru braucam, jāatpūšās, jāatpūtina kājas, jāatpūtina divens un var braukt tālāk. Bet tas jau ir, man liekas, ar jebkuru motociklu apmēram tādā režīmā jābrauc. Izņemot varbūt BMW lielie ar saviem super mīkstajiem sēdekļiem, kuri var braukt tur 1000–1500 km dienā un nenogurt. Tā, mēs tagad uzmanīgi starp mašīnām lavierēsim uz priekšu, jo mūsu valstī tas ir pilnīgi legāli braukt ar motociklu starp mašīnām. Protams, nevienam netraucējot, tas ir svarīgākais noteikums. Ot, redziet, kāda situācija varēja notikt. Labi, ka man ir super reakcijas starp divām fūrēm, redziet, mierīgi, motocikla gabarīti atļauj braukt. Ir, protams, vadītāji, kas speciāli pabrauc uz vidu, lai tev būtu jautrāk. Bet redziet, kāpēc jābrauc ir uzmanīgi, tāpēc, kad mašīnas var arī mainīt joslas, viņiem ir tiesības to darīt. Tāpēc mēs braucam starp joslām, starp mašīnām ļoti, ļoti uzmanīgi. Jāskatās 2–3 mašīnas uz priekšu. Redz, paldies, pabraucu bišķu malā. Forši cilvēki klausies, mums arī ir. Pulkstenis jau ir 11, bet joprojām tādi sastrēgumi, jā. Tā, mēs tuvojamies salonam un drīz man būs jādod šis brīnišķīgais motocikls. Tāpēc īsumā teikšu tā, ka motocikls ir brīnišķīgs, dinamisks, ar vieglu vadāmību, jaudīgs pietiekoši, dos jums jautrību gan mežā, dos jums jautrību gan arī ceļojumos. Kapitāls motocikls var iegādāties Kārļa Ulmaņa gatavē motosalonā Moto Favorīts. Tur strādā ļoti superīgi puikas, viņi jums palīdzēs visu nokārtot. Ceru, ka jums patika. Čau, līdz nākamajai reizei!